Tā, tas te būs visvienkāršākais vēža ķeršanas veids. Tas ir murdiņš. Murdiņš ir izgatavots tā, ka ieliek pa vidu, šeit mēs iesiesim gaļu. Un tas vēžis, viņš tā kā sajūt to gaļas smaku, viņš lien iekšā, iekrīt, ārā vairs netiek. Viņš nav tik gudrs, kā varētu izlīst. Taķis arī ielien netiek. Tas ir vieglākais veids, ko mēs šodien izmantosim, izmēģināsim, piesiesim gaļu. Grūtākais veids ir tāda lieta, ka iet pa upi, uzliek somiņu, kas tagad ir modē. Tirgu var nopirkt tādu somiņu. Iet pa upi, ceļ akmeņus un skatās, kur tas vējas un mēģina noķert ar rokām. Protams, viņš arī mēģina iekniept te un tad tu ķer un liec somiņā. Viens tāds pa vidam vieglākais veids, drošien, kas arī jauniešiem ir dzirdēts, kad gar krastu paņem zivs uz mietiņu sasprauž un tad naktijā baterija skatās un tad lasa arī vēžu kopā. Tas ir vēl viens tāds veids. Labi. Paliksim pie murdiņa. Tagad jūs bija sadalījušās 6 komandās. Katrai komandai būs viens murdiņš. Ko mēs darām? Pats pirmais paņemam murdiņu, ietēji salikti ciecīja vaļā. Pirmais, ko mēs darām, apskatāmies, vai nav kaut kur kāds caurums. Ja tiem vēžiem patīk izgraust caurums, un tad viņi lien ārā. Apskatāmies. Ja nav caurumi, visi kārtībā, ja ir caurumi, ja mums ir diegs, uzreiz sašujam ciet. Ko lūdzu? Pēc tam mēs ņemsim gaļu un šeit pa vidu iesiesim. Šitādā te veidā var arī darīt tā, paņem šitādi viņi saloc kopā, izaukam tā šņorīt sārā, smuki, un piesienām gaļu, un tagad to murdiņu laiž vaļā, viņi būs pa vidu smuki. Nu, pēc tam ejam gar dīķmalu, skatāmies, kur mēs vēlamies, kur varētu būt tas vēzis, tur noslēpies kaut kur apakšā. Vēži pārsvarā dzīvo krastmalās alās. Viņi zem saknēm, zem akmeņiem paši izveido alas un viņi tur ielien iekšā. Tā kā pētiet krastu, skatieties, kur varētu viņš būt, vai starp niedrēm, vai zem niedrēm. Un tad ieliekam iekšā murdu. Viens pietur vienā galā, lai nav tā, ka murda aizmeta visu šņoru un pēc tam pašam jāpeld pakaļ. Tad parasti viens pietur galvu vai uzkāpa kāju uz viņu virsū, vai arī kaut kur atcien pret kādu kociņu un iemet iekšā. Protams, arī tā iemešana ir jāskatās, lai nav tā, ka iemet to murdu un tas diegs šitā te satinās uz riņķi. Un tad sanāk tā, ka viens gals ir ciet, vēžis nekur nevar tikt. Vai arī kaut kā var nokrīt šitā tas murds, kaut kur starp niedēm iekrīt šitādā veidā. Tad arī mums nekas nesanāk. Jācenšas tā, lai tas murds nokrīt smuki un tādā veidā. Viņam obligāti jābūt ir garini pasta trauma. Mēs teiksim, viņš varētu būt arī vienalga. Vienalga. Tas nav nozīme. Tur viņi lien visā uz priekšu, uz apakaļ. Kas ir arī interesanti tas, kad es arī tiem lielajiem vēžu ķērējiem ir prasījis, kā tur ir gada laikiem. Lietainā laikā vai saulainā laikā vai ko. Neviens nav pateicis, kad ir īstā copta un kāda gaļa viņš ēd. Viens saka, viņam vajag pūdēt zivu, viens saka, vajag svaigu vistiņu. Bet, grāmatās arī nekur nav rakstīts, ko viņš īsti ēd. Tas ir tādi minējumi. Tā kā, šobrīd mēs ir iesākuši uz vistu muguriņām, vistu kakliņiem. Ir kāds vēzis. Tāda tā lieta. Vēži garšīgi? Teiksim tā, es ēdzu garnels. Jā. Nes? Grūti to salīdzināt. Tas ir kaut kas tā kā garneli, ja nē, es ēdu. Ir cilvēki, kuriem nepatīk, kuriem negaršo. Ir, kuriem ļoti garšo. Vai ne? Tas ir tāds tāds. Dārgāk jūs restorānos, ka izaugs. Lielās vai mazās? Tas viss dārgāk. Jā, tiem beigtiem vēžiem ir tā, ka beigts vēžs nav ieteicams ne vārīt, ne cekt, neko. Jo tad, kad vēžs nomirst, tā kā dabiskā nāvē viņš nomirst, viņš izdala zilskāpu. Viņi nav indīgi, protams, bet lielos daudzumos cilvēkam nav veselīgi. Tāpēc ir tā, ka tas tā drusciņi sadistiski, vai ne, bet to vēzi liekam verdošā ūdenī, viņš tā kā noraustās un sarkans paliek. Paliek sarkans, jā, Diemžēl, bet tā tam vēzim ir tāda tas liktenis.
Tā, nu, tad mēs kaut kā pa komandām sadalām. Jūs zināt, kā tā gaļa jāķer? No Bauskas, jā, Anna Čekava. Bauskas vajadzēja būt garšīgāk. Masas gaļiņa. Nu, tagad vajag tā, ka piestiep ciet. Tātad sasien divas muguriņas kopā to šņorīt un pēc tam piesien tai murdā iekšā. Jūs skatāties, kā rāda, kā tā gaļa jāliek. Un tagad to. Viņa apēd to gaļiem? Jā, nu, nākušie. Es viņu var šidā pacelt. Vajag daudz. Mazos, jā, mazos jau nav jēgas. Viņiem pašam ir ļoti maz turēt. Viņiem dzīvot. Iedomājies, ka tad peldi. Tas ir tik liels, reku viens ir liels. Tas lielais. Masāžs. Kā tas īsti fotografē? Kurš broktiņiem būs papajā?